Sākumā tas šķiet tikai nogurums, smaguma sajūta kājās, pietūkums vakaros, redzamas vēnes. Daudzi sadzīvo ar šiem simptomiem gadiem, jo domā tas nav nekas nopietns. Lai novērtētu virspusējo un dziļo vēnu sistēmu, mēs pielietojam ultrasonogrāfiju. Ultrasonogrāfija ir zelta standarts diagnostikā. Ar ultrasonogrāfiju mēs novērtējam, kādas izmaiņas vēnās, kā notiek vārstuļu darbība, kā notiek plūsma vai pareizajā vai nepareizajā virzienā, kāds ir izmaiņas, kāds ir vēnes bojājuma plašums. Mēs precīzi varam diagnosticēt trombozes. Tāpat arī ultrasonogrāfiju mēs vienmēr pielietojam vēnu ārstēšanā, gan lāzera operācijās, gan skleroterapijās, gan veicot arī dažādas kosmētiskas procedūras. Gan pasaulē, gan arī Latvijā mēs pielietojam endoluminālu metodi lāzera operāciju. Mēs ļoti novērtējam lāzera operācijas efektivitāti, izcilo efektivitāti. Ārstēšana mūsdienās ir kļūsi mazsāpīga. Ārstēšana kopumā ir daudz ātrāka. Gan Latvijā, gan arī ārzemēs šobrīd tiek pielietots jaunākas paudzes lāzera iekārtas. Arī mūsu klīnikā ir jaunākas paudzes lāzera iekārtas un pat duālais lāzers, kas laikam ir vienīgais pasaulē, ar kura palīdzību mēs varam veiksmīgi ārstēt pacientus ar vēnu varikozi. Vēnu saslimšana ir apstiprināta. Mēs vienmēr sastādām ārstēšanas plānu, nosakam, kāda varētu būt labāka konkrētam pacientam ārstēšana. Un ārstēšana parasti ir relatīvi īslaicīga. Ārstēšana parasti ir mazsāpīga. Šobrīd vairs nelietojam nekādus griezienus. Tā viss tā ārstēšana, gan veicot lāzera operācijas, gan procedūras ir tikai ar dūrienu palīdzību. Un pēc procedūras vai pēc operācijas tas rehabilitācijas periods ir ļoti īss. Tad pacients uzreiz atsāk aktīvi staigāt, kustēties. Un, protams, arī var aktīvi arī strādāt. Mēs vienmēr iesakam vēnu ārstēšanu, jo tā ir vērsta uz komplikāciju profilaksi, jo vēnu varikozes gadījumā viena no nepatīkamām un reizēm pat bīstamām komplikācijām ir vēnu tromboze. Tāpēc, protams, neārstējot saslimušo vēnu varikozi, tas trombu risks ir pieaug. Tāpat arī neārstējot vēnu saslimšanas pakāpeniski progresē pietūkums, un tur, kur ir pietūkums, tur laika gaitā veidojas arī rētainas ādas izmaiņas. Mēs vienmēr, protams, laipni gaidām tos pacientus, kuriem ir akūtas sūdzības, kuriem, piemēram, ir pēkšņi pietūkus kāja, parādījušās asas sāpes apakšstilbā. Vienmēr šajā gadījumā ir vērts izslēgt, vai nav attīstījusies komplikācija dziļo vēnu tromboze. Tāpat arī, protams, ja iepriekš bija redzama vēna, bet pēkšņi parādījās sāpīgs, ciets apsārtums, arī vienmēr šādi pacienti ļoti gaidīt mūsu klīnikā, lai novērtētu vai izslēgtu komplikāciju problēmas. Protams, vēnu varikozes pacientiem bieži vien vēns ir redzams vizuāli, un tad, ja mēs redzam apakšstilbā, ja cilvēks redz apakšstilbā, pacelē vai augšstilbā izlocīts platas vēnes, arī šajā gadījumā mēs ļoti aicinām tomēr novērtēt šo vēnu saslimšanu vai izslēgt vēnu saslimšanu. Ir tie cilvēki, kuriem dienas beigās var parādīties diskomforts, pulsējošs sajūts vai pat pietūkums dienas beigās. Un arī, protams, ja cilvēkam attīstās tūska jau dienas sākumā vai pusdienu laikā, arī šajā gadījumā mēs arī vienmēr gaidām šo pacientu, lai izslēgtu vai pierādītu vēnu saslimšanu. Pēc vēnu operācijas pacientiem uzreiz jāuzsāk staigāt, var nojot, var nodarboties pamazām riteņbraukšanu, tātad jākustās aktīvi. Ja kājas ir pietūkušas, ja ir vizuāli izspiedušās platas vēnes, ja ir akūtas sūdzības, nāciet uz pārbaudi Dr. Mauriņa klīnikā.